Ir pienācis laiks arī nedaudz pastāstīt, kā es vispār nonācu tajā Anglijā. Ir pagājuši, draugs, 16 gadi, kopš es esmu Anglijā. Un manā uzskatījumā tas ir daudz. Varētu teikt, esam izgājuši cauri visādiem sūdiem. Tiešām daudz kam esam izgājuši cauri. Un beigās esam šeit. Bet kā tad tas viss sākās? Tas viss sākās ļoti, ļoti sen. Teiksim tā, visi bija aizbraukuši projām. Es biju vienīgais palicis Latvijā. Un domāju, kaut kas ir jāpamēģina. Jo tādā laikā man nebija ne valoda. Pilnīgi nekas man nebija. Un es domāju, kāpēc gan ne? Kas neriskē, tas nevinnē. Nopirku biļeti. Man tika nopirkta biļeti, jo man nauda nebija. Man tika nopirkta biļeti uz Angliju. Un devos es uz to slaveno United Kingdom. Ja? Lielbritānija. Bet ir tā, kad atbraucot uz šejien, likās tāds, wow. Es jau no laukiem, no Čuhņas, kas tur var būt? Rīgās vispār nebija bijis, man liekas, tādā laikā, tad, cik man gadi bija, nezinu, 20 varbūt man bija, kad es atbraucu uz Angliju. Tad dzīvojām visi vienā mājā, tur kā viens big family, kaut kādās 5 istabās, nebija nevaina. Ja? Sāku strādāt automazgātuvē, jo valoda man bija tīra 0. Jā, pilnībā neko nemācēju runāt angliski. Angļu valodas skautam man jau teica, ka es varēšu Anglijā grāvis rakstīt. Tad gadu es nostrādāju automazgātuvē, kurā es arī iemācījos visu savu, ne visu, bet lielāko daļu angļu valodas komunikācijas līmenī, teiksim tā, ja. Tad pēc tā gada jau bija domāju, ka nē, vajag kaut ko mainīt. Tad pēc tā gada bija darba meklējumi. Atradu darbu Veterbijā, Golden Fry Food Factory. Bet tur bija ritīgi cool tikai tāpēc, ka tur bija 3 departmentu faktorijas, teiksim, granulplāns un procesings, ja? Un es strādāju procesingā. Sorry. Un pa tiem 8 gadiem, teiksim tā, es ļoti, ļoti labi iemācījos angļu valodu. Pēc 1. gada es jau biju line koordinators savā ārējā, teiksim tā galvenais, ja? Nauda bija ļoti laba. Tiešām tādā laikā mēs strādājām 14 dienas mēnesī tikai, un nauda vienkārši bija, ļoti labi priekš tādu tēķinu. Tas bija kaut kāds 12. gads, jā. Tas ir 14 gadu atpakaļ. Tad tiešām nauda bija ļoti, ļoti laba. Bet ir tā, kad strādājot tās visas garās naktsmaiņas 12 stundas, un darbs bija ļoti grūts, jā, bet darbs man ļoti patika. Tika sačakarāta veselība, mugura un viss pārējais. Kas tagad nāk atpakaļ un tagad ir, kāpēc toreiz tik traki strādāja. Tad jau neviens nedomā. Tu vienkārši ņem un rukā, un beigās ir tā, ka, gan ir pakaļā, jā, tiešām ir pakaļā, jo brīžiem ir tā, ka es nevaru pielikt, es neko pacelt, vienkārši liekas, ka, tūlīt sabrūk viss. Bet ne par to ir stāsts. Tad pēc to aspektu, teiksim tā, tos 8 gadus, kamēr mēs strādāju tur, mēs jau lēnā garā kaut ko muģījām, domājām, ja? Tur pirkām, pārdevām, tā bija e-bais, viss pārējais, un nauda ienāca labi. Tajā pašā laikā arī ritīgi pa dirsu dabājām. Bija problēmas, bija visāds problēmas saistībā ar e-baiem, visu pārējo, ja? Iebraucām ļoti lielās ziepēs, bija jāmaksā naudas sodi, ja? Tāpēc, kad mēs nezinājām, ko mēs darām. Ja? Kā, jauni dumi, ja? Un davai mēs pelnīsim tūlīt naudu Anglijā. Nē, tā tas viss nenotiek. Bet izejot tam visam cauri saistībā ar pilnīgi visiem e-bajiem, visiem eciem, man personīgi bija kaut kādi 5 vai 6 e-baja veikali, un arī tas pats ar Etsy. Un viņi tika aizvērti dēļ autortiesībām, jā. Jo mēs skatījāmies, wow, citi pārdod, jā, davai mēs arī pārdosim. Pārdevām līdz laikam, jā. Tad arī tajā pašā laikā mētājāmies mēs no Līcas, Veterbija, Harrogate, pilnīgi visur, jā. Un tad piedzima maziņš, un tad bija tā, ka, tā veselība, mugura reāli bija ritīgi sačakarāta, bija pakaļā, pastrādātas normāli vairāk nevarēja. Tādā pašā laikā mēs strādājām no mājām, pārdevām visu kaut ko, un viss ritīgi labi gāja, tas bizness, jā. Un tad mēs izdomājām, nafīgi, es eju prom no darba. Aizgāju prom no darba un strādājām no mājām. Cik? Gadu vai cik? Pat vairāk. Bet bija tā, ka mums bija jāmaina māja. Un tāpēc, ka mēs abi divi strādājām no mājām, self-employed, teiksim tā, jā.
tad neviena aģentūra negribēja mūs ņemt. Mums bija problēma atrast māju. Mēs meklējām pa visu Angliju, jo mums bija pilnīgi vienalga, kur mēs dzīvojam, tikai tāpēc, ka mēs strādājam no mājām. Tad pašā laikā aģentūra paskatās, nē, tev nav atmaksāts normāls darbs, jā, pilnslots darbs tev nav, tev nav kontēri, viņiem pilnīgi vienalga, jo viņiem vajag visu tos papīrus. Tad atradām vienu foršu anglīti, kurš šeit, šitai mazajā pilsētiņā, mums, teiksim tā, piedāvāja māju. Mēs atbraucam apskatīt to māju, mēs bijām ļoti apmierināti. Pagalms bija miniatūrisks. Pagalms bija, teikšu, ko tā kā man darbnīca, nopietni. Varbūt nedaudz lielāks, bišķiņ platāks bija. Bet labi, tad mēs pārvācāmies uz šo galu, un tajā pašā laikā vēl projām turpinājām darīt to, ko mēs darījām. Pārdot visu, jo tas mums padevās, nauda nāca labi, jā, un viss bija tiešām ok. Tad man kaut kā gribējās vairāk to koku apstrādi un tos epoksīdas veķus. Es jau biju kaut kādu 2018. vai 17. gadā pamēģinājis epoksīdas veķus, bet man nesanāca. Es kaut kur feiloju, jo man nebija nejausmas, ko es daru. Tad kādu brīdi vēlāk, kad bijām pārvākušies šeit, es izdomāju, ka nē, ir jāmēģina vēlreiz. Un sāku veidot visu kaut ko. Atgriežamies bišķi pagātnē. Latvijā es mācījos arodvīdes skolā. Celtnieks, kaut būvgalnieku meistars, kaut kas tam līdzīgs, jā. Skolu es nepabeidzu. Jo, kā jau visi jaunieši tādā laikā, ja varbūt ne visi, bet, baigi gribēja strādāt, tad vienkārši aizpuļīgi strādāt projām. Tad, tāpēc arī man nedaudz pieredzīt ir. Tad atgriežamies atpakaļ šeit. Tad strādāju pie tiem, mēģināju, teiksim, tā veidot epoksīdas veķu galdus un vispārējos, un tiešām redzēju, ka cilvēkiem ir ļoti, ļoti liela interese. Vismaz tādā laikā bija nenormāli liela interese saistībā ar tiem epoksīdas veķu galdiņiem, jā. Un paralēli tam visam es taisīju savus slavenos paliknīšus jau 6 gadus atpakaļ, kuri jau tādā laikā, jā, vienkārši, teiksim, tā uzspridzināja marketu. Vienkārši rītīgi, viņi vienkārši aizgāja. Tāpēc es sapratu, ka tas ir tas, kas varētu būt mans top sellers, jā, kurus es pārdodu pat šobrīd. Es atvainojos, man kakucē. Tad bija tā, ka tas pagalms bija maziņš, jā. Un šī bildē jūs varat redzēt, darbnīca veidojās. Tad kādi viņi izskatījās, ļoti maz, tiešām. Rūmīte bija, 1,5 metrs, varbūt bišķiņ vairāk. Man liekas, tā arī bija 2,5 metri, maksimums varbūt 3, es neatceros. Bet viņa tika uztaisīta no pārpalikumiem, jo naudas tādā laikā arī diži daudz nebija. Visi jau domā, tas atbrauc uz Angliju, būs baigais kings un tom pirkst gaisā, jā. Nē, tas ir kā kuram. Tad darbnīca tika saveidota, kāda viņa tika saveidota. Tiešām miniatūriski maziņa. Un tā arī es tur ņēmos, riktējos un darījos. Bet tad mums bija labs piedāvājums dabūt līdzīgu māju, tai, kurā mēs jau dzīvojam, bet ar daudz lielāku pagalmu, kurā es redzēju potenciālu. Es zināju, šītais būs labs. Ja man draudzina galvu nenoraus, es uzstošu to darbību, būs labi. Bet nē, mēs apspriedāmies un, jā, sākās darbnīcas celšanas darbi. Kas es pa celtnieku? Kas es pa meistaru? Kas es pa galvnieku? Tas viss ir vairāk dzīves pieredze. Tas daudz ko iemācījos no tēva, jo man tēvs pats savu māju uzcēla arī. Daudz ko iemācījos no viņa. Kā mācēja, tā taisīja, teiksim tā. Tad šeit ir pāris bildes, kas ko kā. Jo pirmā daļa bija tur, kas atcerās 4 metri, varbūt kaut kas tam līdzīgs, jā. Tad nāca klātī viena piebūve, un tad beigās bija vēl viena piebūve. Strādāja ar to, kas man bija. Instrumenti nebija nekādi krūtie. Man bija zāģis, biezumēbeli, frēzi iestrādāt galdā. Rokas slīpmašīna un maziņi pribambos. Tas arī viss, kas man bija. Teiksim tā, man bija 3 instrumenti. 4. slīpmašīna. Un no tā smieties var raukt. Es veidoju epoksīdas veķu galdus. Skaisti galdus, tiešām. Es ceru, ka es netrokšņoju. Visu kaut ko veidoju. Un paralēli arī tajā pašā laikā es strādāju pilnas slodzes darbu.
kas nebija viegli, bet gribējās kaut ko tomēr dzīvē sasniegt, jo kā nekā, kaut kāds mērķis jau tomēr tam visam pasākumam ir. Bet ir tā, ka varbūt kaut ko nepareizi darīju, nezinu, jo daudz domā, es tūlīt uzsākšu biznesu, man tev viss aizies, jā, viss ir baigi vienkārši. Nu, nē, nav nemaz tik viss vienkārši. Tev ir ļoti daudz jāzina, likuma, viss pārējais, jā. Bet ar kokapstrādē nedaudz vieglāk tikai tāpēc, ka tu nevari iebraukt kaut kādās ziepēs ar autortiesībām visu pārējo. Bet pienāca, diemžēl, tāda diena, kad, nezinu, kaut kāds klikšķīts bija, kaut kas tam līdzīgs. Un vai pārāk daudz klienti bija vai kas, es nezinu, varbūt tāpēc, ka es viens pats strādāju vienmēr, un zinu, kā tu beigās jau kuku aiziet cietī un viss pārējais. Tāpēc, nezinu, padevos. Diemžēl nevajadzēja. Es tagad nožēloju to, ka es to izdarīju. Es padevos. Es pametu visu. Es izpārdevu darbnīcu. Pilnīgi visu, gandrīz instruments, kas man bijis, izpārdevu. Un nevajadzēja man tiešām to darīt. Bet, nu, kā ir tā ir. Laika apakā mēs nevaram pagriezt. Mēs varam turpināt dzīvot tālāk. Jā. Un tāda pagājuši gadu. Man cilvēks saka rakstīt, vai es taisu vēl projām to un to un to un to. Un es sapratu to, ka darbnīca, kokapstrāde, tā ir tā kā rehabilitācija priekš manis, jā. Viņi man normāli nomierina, tā līdzīgi, jā. Man ir gaišāks prāts un, nezinu, es savādāk jūtos, teiksim tā. Tad, nu, tad atkal lielie naudas tēriņi, teiksim tā, darbnīca iztīrīt, kas atcerās redzēja pārkrāsoja. Un tad atkal Oskars pazuda no YouTube. Nu, es biju slings, bet, nu, tagad es cenšos laboties. Tad, jā, viss tika vēlreiz atkal pirkts. Nu, lielākā daļa zāģis, vēl tas, nu, jā. Bet tajā pašā laikā, kad es visu aizvēru, bija problēmas ar materiālu piegādātājiem. Jo, kad tu strādā kaut kādā tādā pīčā, kā es šeit, jā, ļoti svarīgi ir materiālu piegādātāji, kur tu dabū labu, lētu materiālu, jo tu jau nevari sacensties ar visiem šitām lielām kompānijām, ja tu esi maziņš, ja ne, kaut kur nekurienes vidū, jā. Tāpēc tā arī bija problēma. Un jau pirms tam kaut kādā 22. gadā man arī pazuda, nu nevis pazuda, bet viņiem nebija materiāls, viņi pārvācās, un tā jau arī man bija baigā problēma, jo es jau reāli iesprūdu nekurienes vidū bez materiāla, jā. Jo cilvēki pirka, interese bija, beigās man viss aizvērās, jā. Un viena lieta, ko es nožēloju, kad es savu eBay veikalu sačakarēju par pagājušo gadu, jo es vienkārši viņu neizmantoju, ignorēju. Man bija nopārdots 22,000 preces. Un ļoti labs feedbacks bija. Apgrozījums veikalā bija vienkārši ogromnīgi nenormāli liels. Un tas eBays man vēl ir, bet viņā pārdot vairāk nojāgas. Diemžēl, jā. Nu, ir tā, kad ir izies daudz kam cauri. Esam mācījušies no savām kļūdām. Un daudz ko esam sapratuši, kā strādā lietas, ja, ka tas vienmaz nav tik vienkārši. Tu ņemsi to strādās pats pie sevis. No mājām būs priekšnieks, ja. Bet kopsumā es nenožēloju to visu pasākumu, ja. Jo, kā saka, atmiņas bija labas un sliktas tam visam pasākumam. Un, jā. Tad grūtākie posmi, kas bija šitais gada sākums, jo tie, kas zina, es strādāju pilnslodzes darbu un paralēli atkal atsāku kokapstrādi darbnīcā. Lēnām pirka instrumentus, un tad man vienkārši palaida papēru vaļā no darba. Nu, viņiem, nezinu, nevajadzēja cilvēkus. Ķipā redundanci, jā, kaut kas tam līdzīgs. Nu, es biju no aģentūras, tāpēc viņi pateica, ka viņiem man nevajag. Es nebiju gatavs tam pasākumam. Jūs nebija baigi daudz naudu iekrājis, lai sapirkt visu instrumentus, materiālu un vispārējo. Bet cīnījāmies. Jo ir tā, ka man vēl pat nebija uztaisīta jaunā mājaslapa. Un man nebija neviens veikals, kurā fiziski normāli pārdot. 3 mēnešus atpakaļ. Tad ar gariem vakariem, agriem rītiem, teiksim tā, nu rāvu 24/7. Tiešām rāvu, cik varēju. Taisīju. Tās lietas, ko man agrāk ļoti labi pirka, es tagad arī taisīju, un viņas lēnām aizgāja. Rāvos pie mājaslapas, rāvos pie Etsy veikalu, nu, melnu mutu varētu teikt, tiešām melnu mutu rāvos, nu, cik vien varēja. Un tagad, paskatoties uz Etsy veikalu mājaslapu, jā, es varu pateikt vienu. Tas, draugs, bija to vērts. Kā tur bija tas teiciens? Neatceros, bet bija kaut kāds cool teiciens, jā.
Tad, nu, tāds tas maziņš stāsts ir. Es varu pateikt tā, ka, nu, ja tev dzīvē ir mērķis, es domāju, ka tiecies pēc tā. Nebūs viegli. Protams, jā, nebūs viegli. Bet nevajag pieļaut kļūdas, ko esmu pieļaus. Bet, nu, tā ir tā dzīve. Dzīve ir viena liela skola, vai ne? Un mēs mūžu dzīvo, mūžu mācies, teiksim tā. Tāpēc vēl priekšā ir ļoti daudz laika, tāpēc par to galīgi nav jāstraucās. Darbs ir un būs vienmēr, bet tajā pašā laikā tev ir jāzina, ko tu dari, jā. Tad es nezinu, kur es būšu vēl pēc 10 gadiem. Varbūt būšu šeit, varbūt būšu Latvijā, bet varbūt būšu siltajās zemēs. Bet es zinu vienu, to, kad es vēl projām nodarbošos ar to pašu, ko es nodarbojos. Tikai tāpēc, ka tas, kas man patīk, tas, kas man padodas. Un nekas nevar būt labāks, kā darīt to, kas tev nāk pie sirds. It sevišķi, ja tu to vari darīt no mājām. Tāpēc šeit es, draugi, esmu pēc 16 gadiem. Es zinu, pa 16 gadiem varēju daudz vairāk izdarīt. Jā, bet, nu, kamēr tu neizdeji daudz kam cauri, tu nesaproti pats, ko tu vēlēsi. Un tāda ir tā dzīve. Dzīve ir viena liela skola. Tāpēc ir jābeidz tagad muldēt. Un, tas bija maziņš īsts stāsts par vienkārši to, kā man ir gājis un tas, ko kā. Interesanti, tiešām ļoti interesanti, jā, bet, nu, es nenožēloju, ka es atbraucu uz Angliju. Tiešām es nenožēloju. Jo ir arī apceļotējs Anglijā. Mēs esam bijuši nenormāli daudz siltajās zemēs. Un vienkārši fun nice. Tad turpinājumā nākošajā video. Šie skaistie 2 dēlīši. Mēģināsim viņus. Man pāris pasūtījumi jāuztaisīt. Tad ķersimies klāt šiem pašiem dēlīšiem. Ne? Ja gadījumā tu neatceries, kā šie dēlīši taisās, uzrakst komentārā. Un es uztaisīšu video, kā viņus var uztaisīt. Ne? Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties. Es zinu, tas bija vienkārši vairāk tāds runājošs video, bet ne jau var vienmēr visu laiku strādāt. Tādā veidā visu filmēt, jā. Jo, kā es zinu, tas aizņem nenormāli daudz mana laika. Un tā kā tiekamies nākamajā video.